manu Makabeju. Par ko? Te taču būs dzirdējuši kaut ko par manu Makabeju. Baidos, ka maz. Bet par Heradu, par Samsonu, par manu Belcasāru. Arī nevisai daudz. Nu, bet par manu Mesiju. Es tā īsti nevaru atcerēties. Es personiski ļoti augstu vērtēju jūsu Almīru. Tas tik jau bija pirms 40 gadiem. Baha kungs. Bachs. Kā jūs teicāt? Mani sauc Bachs, Handeļa kungs. Hendels. Baha kungs ar E. Hendels. Jūs, jā, viņš mani sauc par ģēniju. Viņam jau to laiku patīk pārspīlēt. Jā, es esot viss nācijas lepnums. Nācijas lepnums. Ne, nu to saka Matesons. Ko viņš saka par mani? Pēdējā laikā neko īpaši. Jūs jau arī ilgi nopūlējāties, kamēr tikāt pie tās. Kā es nopūlējos? Nu jā, sākumā jau karalis jūs nemaz nevarēja ciest, taču jūs tik ilgi stāvējāt viņa priekšā uz ceļiem. Hendeļa kungs. Svētā Tomasa baznīca. Es neieteiktu. Kā jūs neieteiktu? Te no Londona. Te nedara mūzika, kas tikai sit pa ausīm. Nu pat viens. Sūdzējās par mani, es viņam katru nakti raudoties sapnī. Nu un tad viņš pakārās sapnī. Nu, lai taču viņa karstie nejēgas. Neko labāk viņi nav pelnījuši ne mani, ne man mākslu. Jūs taču esat briesmonis, Baha kungs. Jā, tā saka viss. Izbriesmonis. Tādam ir jābūt, Hendeļa kungs, citādi tiek plēsoņas aprī. Mana mūzika pieder tikai man. Nu, bet kur tad to spēlē? Šeit, Hendeļa kungs. Pamaz klausītāji. Viens pats. Toties vissvarīgākais. Es sēžu savā mazajā mūzikas istabiņā, kaut kur čalo bērni. Mana sieva dungo kādu dziesmiņu, un es drīkstu spēlēt un būt laimīgs. Un manai mūzikai bija jākļūst vien skaļākai, lai tas vārds vairs nebūtu dzirdams nekas. Man to vairs nedrīkstēja atgādināt. Un ja man kādreiz gadījās doties uz dzimteni, tad es sūtīju pa priekš izlūkus, lai novērstu tie šo iespējamo satikšanos. Es nevienam neliedzu satikties tikai Bahiem. Šo uzvārdu es svītroju no saviem apmeklētāju sarakstiem ar melnu un ar treknu svītru. Es arī gribētu tikt iecelts par mūzikas karali. Dzirdēt šos rēcienus, šo suņu bāru, kaut reizi mūžā piedzīvot tādus panākumus ar tik sliktu mūziku. Man ir jāiedzer viens šņabis.